Šeit ir divas izvēles iespējas, kā pieslēgties portālam. Viena ir ieeja juridiskai personai, un otra ir ieeja pilnvarotajai personai. Un viņas ir atšķirīgas tāpēc, ka personai, kas ir pilnvarota, jāizmanto šī iespēja. Tur ir tāds speciāls e-pakalpojums, lai varētu pilnvarot darbiniekus, grāmatvedi vai personu, kas tieši strādās pēc tam ar šiem datiem, vai arī sastādīs līgumu. Tad viņiem būs šai parakstiesīgai personai būs jānopilnvaro šīs personas, kas varēs strādāt ar e-KIS, un tad viņas pieslēgsies ar šo iespēju. Un visās sadaļās ir pieejama palīdzības sadaļa, kur var redzēt pārskatu par to, kas ir svarīgs konkrētajā sadaļā, vai kaut kādas detaļas, āķi, varbūt kaut kādi precizējumi, kas var noderēt tādā lietošanas gaitā, portāla izmantošanā. Pēc šī soļa tas ir visiem pazīstamais vienotais pieteikšanās modulis. Kā Diana arī teica, visi dati ir testa vidē, un arī visas šīs personas ir specializēti izveidotas. Tas, ko es šobrīd daru, es pieslēgšos pirmo reizi ar juridisko personu un sastādīšu līgumu. Pirmo reizi pieslēdzoties, jāizvēlās, kuru organizāciju personu pārstāv. Šai personai, piemēram, divas. Viena no viņām. Un pirmo reizi pieslēdzoties, tiek attēlot sistēmas lietošanas noteikumi. Te arī tādas noderīgas detaļas, lai varētu izmantot korekti un visu tiesību un pienākumu tiktu. Un tā kā ievērot savstarpēji. Apakšējā daļā tad ir iespēja piekrist un turpināt vai atteikties un iziet. Piekritīšu, turpināšu. Un šādi izskatīsies tas pirmā pieslēgšanās reize. Tātad, kas šeit ir tāds svarīgs, šis ir sākums skats. Mēs uzreiz redzam, ka ir kaut kāds brīdinājums. Brīdinājums var aizvērt no šejienes. Šeit. Ja brīdinājumi nebūs, tad šeit arī tukšs būs. Vairāk veida brīdinājumu, ja gadājās aizvērt un vēlaties apskatīt vēlreiz, kādi tur īsti bija brīdinājumi, tad var atvērt paziņojumus šeit, un tad viņi sarakstā tiek attēloti. Tālāk, es personīgi ieteiktu doties uz biežāk uzdotiem jautājumiem, jo tur BVKB kolēģi ļoti labi pastrādājuši, un tur būs jau produkcijas brīdī jau būs krietni vairāk arī tie jautājumi un atbildes. Un tad būs tāda noderīga informācija par to, kas, piemēram, ir jāizpilda, kā sākt lietot sistēmu, kā iesniegt rēķinus, kā noslēgt līgumu gal galā. Tad arī ir iespējams meklēt pēc atslēgas vārdiem. Te var atrast to interesējošo informāciju gan ātri. Principā šo sadaļu jebkurā brīdī var izmantot. Tas tāds pamats, ka vēl sistēma nav sākt izmantot, tur var jau iegriezties. Tas, kas šeit ir rakstīts, te ir, lai sāktu izmantot sistēmu, būtu jānoslēdz līgums. To var darīt sekojošā veidā, var noslēgt līgumu. Un tas, ko mēs ieskām aizpildīt
uzreiz šo uzņēmumu kartiņu. Tā, tūlīt mazliet pārskatīšu. Ja, tad šeit automātiski ir jau aizpildīts pārstāvētā uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs. Šie dati atnāk no vienotā pieteikšanās moduļa. Tur nav nekas papildus jāizpilda. Un tad aizpildīsim uzņēmumu profilu. Šeit vispār kopumā es ieteiktu uzturēt aktuāli visu šo uzņēmuma profilu informāciju, tāpēc, ka visa saistītā informācija, ko BVKB ar jums vēlēsies sazināties un jūs varēs informēt, tad tiks ņemta no šīs vietas, kur ir kontaktpersonas un piemēram, rēķina informācija tiek izmantota, rēķinu pēdņas izdrukāšana, tiek ņemta informācija no šīs sadaļas tieši. Tāpēc šī sadaļa ir diezgan svarīga uzturēt aktuāli. Tad aizpildīsim obligātos laukus. Ir uzņēmuma juridiskā adrese, e-pasts, tālrunis. Tad tālāk ir pēc tam, kad jūs būsiet noslēguši apusēji parakstītu līgumu, jums būs šeit attēlosies informācija ar to, kurš atbalsta veids jums ir noslēgts līgums. Šeit arī būs vienmēr tā aktuālā informācija. Šeit būs pēc tam pieslēgsimies vēlreiz, tad, kad parādīšu to parakstīšanu. Tālāk, ja jūs būsiet datu devējs, tad ir divas izvēles. Viena, vai jūs datus dosiet caur pašapkalpošanās portālu, jeb šo, vai otrs veids ir izmantot VRA-DIT risinājumu. Tam mazliet par tām detaļām drusku vēlāk pieskaršos, bet tad tādas lielās izmaiņas ir, kad šajā portālā datu apmaiņa notiek ar Excel veidnēm, un tad ar DIT tur notiek tā savstarpējā apmaiņa ar XML formāta datēm. Tad šeit norādīšu, ka izmantosim portālu. Aizpildīsim bankas datus arī. Ir tādas klasiskas kontrols par lauku ierobežojumiem, lai tur nebūtu pa daudz simbolu. Tad tālāk mēs varam pievienot parakstītājus. Tas, kas šeit ir būtiski, jums kā pakalpojums sniedzējiem, jums tie parakstītāji var būt vairāki. Un tātad šeit attēlojās visas tās personas. Viņas te šeit var pievienot ar šo pluspogu. Un viņai jāizvēlās ir no saraksta. Tas ir, šeit tiek attēlots personas, kas ir kaut reizi pieslēgušās portālā. Un tātad, ja jums ir vairākas tās parakstiesīgās personas, tad viņām ir vienreiz jāpieslēdzās, lai viņas varētu atlasīt šajā sarakstā. Šobrīd pievienošu vienu. Jāizvēlās persona. Būs tā pati persona, ar kuru es jau esmu pieslēdzies. Tālāk šeit mums ir tāds neliels špikeris, kas tad šeit būtu jāraksta. Šeit mēs varam rakstīt
amata nosaukumu, kas tiks norādīts līgumā ar mazo burtu, piemēram, direktors. Pēc tam sastādot līgumu, redzēsiet, kur tas tiek attēlots. Un tas pats arī pārstāvniecības pamatojumiem un šeit būs ievadīšu statūtiem. Tātad mums ir pievienots parakstītājs viens, ja tur gadījies ir sajaukt vai nepieciešams kaut kas rediģēt, to var darīt, to var pielabot. Tas nepieciešams šeit arī var izdzēst šo ievadīto vērtību. Un tad nākamā daļa ir kontaktpersonas, kur jūs pirms līguma noslēgšanas jau zināsiet, kāds atbalsta veids, par kādu atbalsta veidu jūs noslēdzat līgumu. Un tad šeit mēs varam dažādos veidos gan kombinēt. Kā es jau sākumā minēju, piemēram, šeit e-pasts tiks izmantots, lai ar jums var sazināties BKB. Konkrēti, piemēram, šajā gadījumā būs līgums par dabas gāzi tikai. Viena persona var būt atbildīga vairākiem pakalpojumu veidiem. Jā, tad viņš tiek pievienots šeit. Viņi tāpat kā parakstītājs arī var rediģēt, dzēst. Pievienosim arī, tad pēc ievadas paliek mazāk šīs iespējas, ko norādīt. Ievadīsim arī galveno grāmatvedi, kā viņa uz atbildīgi par rēķinu izrakstīšanu. Visur ir validācijas, tur tāpat neizdotos man saglabāt paziņojumu par to. Tātad esam aizpildījuši uzņēmumu profilu. Šobrīd šādi izskatās aizpildītais profils. Saglabājam. Ir paziņojums, ka izmaiņas ir saglabātas. Dosimies uz līguma noslēgšanu. Un nospiežot pogu, mums jau tiek tātad ir jau aizpildīti dati, kurus mēs iepriekš ievadījām uzņēmuma profilā. Tas, kas šeit ir jānorāda, kādu atbalstu veidu mēs nodrošināsim. Tad būs atbalsts dabas gāzei. Šeit var būt vairākas opcijas arī. Gan šajā gadījumā nodosim gan datus, gan rēķinus par dabas gāzi. Norādīsim vēlreiz arī datu nodošanas veidu, ka tas būs pašapkalpošanās portāls. Te šeit ir piezīmju lauks, kur tur var ievadīt kaut kādu noderīgu informāciju, kas varbūt būtu noderīga BVKB izskatot šo dokumentu. Un tas ir tāda iespēja ir. Šeit ir iespēja norādīt papildus arī ielikumus. Tad te ir tie klasiskie datu formāti, kas ir dokumenti, e-docs, bildes, JPG, PNG, PDF. Un tad te var pielikt kaut ko noderīgu, ja tas ir nepieciešams. Un tieši tādā pašā veidā mēs varam arī rediģēt un dzēst, ja tas nepieciešams. Tas, kas ir būtiski vēl, ja mums
ja mēs esam tikai rēķina devējs, tad mums papildus ir tie obligātie lauki, kas līgumam ir nepieciešami, kas jāizpilda, un ja jūs esat datu devējs, tad jums papildus jānorāda šis nodošanas veids. Šīs ir divas tādas atšķirības, kas var būt. Tālāk ir jānorāda līguma kontaktpersonu. Viņa arī tiks atspoguļot arī pašā līguma veidnē. Izpildīšu šos datus. Tā, esam aizpildījuši datus. Jā, šobrīd mums ir līgums ir melnraksta statusā. Tas tiek arī attēlots sarakstā. Šeit mēs arī varam atvērt, ja, piemēram, nākamajā dienā gribam turpināt to līguma izskatīšanu, izveidošanu, tad varam pieslēgties un turpināt jau iesākto darbu. Mēs varam pārskatīt datus, ja nepieciešams, varam rediģēt, ir kaut kādas neprecizitātes, un tad mums ir iespēja parakstīt dokumentu. Pirms parakstīšanas vienmēr tiek attēlots šis līguma priekšskats. Kā redzam, šeit jau ir ievadīti visi tie lauki, kas bija tie obligātie. Iekļauta visa informācija, kā jau kolēģi minēja, vēl noteikumi nav līdz galam pieņemti, tāpēc te ir vēl ar iksiem, kur būs vēl precizējumi. Tad, jā, tas, ko šeit var darīt, var pārskatīt šo līgumu. Te ir arī iekļautā informācija par tiem atbildīgajiem. Tāds, pilna mēroga līgums. Un, jā, tad arī abu pušu parakstītāji rekvizīti. Tas, ko tālāk mēs varam šo līgumu aizvērt un tad, ja, piemēram, kaut kāda neprecizitāte pielabot, tad atkal sākot nospiežot parakstīt, mums jau attēlotos tās jaunās izmaiņas līguma veidē. Mēs varam parakstīt līgumu, pēc parakstīšanas mēs to vairs nevarēsim labot, par to arī paziņojums. Jā, parakstīt. Un tad tālāk mēs varam veikt parakstīšanu, bet sakarā to, ka LVRTC veiktiem labojumiem e-parakstīšanā, tad šodien mēs diemžēl nevarēsim nodemonstrēt to, neplānot darbi. Un tad turpināšu, man ir citas organizācijas, kurām ir šie līguma apusēji noslēgti. Pēc parakstīšanas līgums maina statusu izskatīšanā BVKB pusē. Un tad parādīšu, tad secīgi BVKB puse saņem šo pieteikumu līgumu, kad nepieciešams izskatīt. Viņi savā pusē var noraidīt arī līgumu, arī to nodemonstrēšu. Kā tas izskatās, ja tur, piemēram, kaut kādas neprecizitātes vai arī kaut kādu labojumu nepieciešami. Tad pieslēgšos ar organizāciju, ar lietotāju, kurām ir noslēgts apusēji parakstīts līgums. Tad tajā brīdī, kad apusēji parakstīts ir līgums, mums parādās jaunas tādas sadaļas,
ir jauna sadaļa datu apmaiņa, un otra sadaļa ir rēķini. Mazliet atgriezīsimies vēl pie līgumiem. Es gribēju jums vēl nodemonstrēt šos speciālos veidus. Tātad, jā, līgumi ir vairākos statusos, ir melnraksti, ir noraidītie vai anulētie līgumi, un tad ir noslēgtie līgumi. Un šai juridiskajai personai viens līgums ir anulēts un viens noraidīts. Kā redzams, šeit uzejot ar peli, var redzēt arī, kas ir tas iemesls, kāpēc, piemēram, šis līgums ticis noraidīts. Un, situācijā, ja līgums ir anulēts, tas ir bijis apusēji parakstīts līgums. Un šeit arī var apskatīt tos datus, kas ir bijuši aizpildīti. Un, jā, tad šis līgums ir anulēts. Tas, kas anulēšanai ir tāds būtisks, anulēšana veids BVKB no savas puses, tad tā varētu būt kaut kāda maksāt nespēja, kaut kas tam līdzīgs, un pēc anulēšanas datuma, tātad, jā, te ir anulēšanas datums arī 14 kalendārās dienas, pakalpojums sniedzējs vēl var iesniegt rēķinus, bet, no anulēšanas dienas, vairs nevar iesniegt datus, tad tajos atbalsta datus. Jā, šeit var apskatīt tos datus, un šeit arī tie līgumi ir pieejami. Parādīšu vēl vienu situāciju, kad ir vairāki parakstītāji, un tātad ir jāpieslēdzās abām parakstīsīgajām personām un jāveic šī parakstīšana. Tad tagad sanāk viens papildus solis, lai varētu apusēji noslēgt šo līgumu. Tajā gadījumā mums ir vēl, mums ir status procesā. Tas arī šeit attēlots parakstīšanā PS pusē. Tas nozīmē, ka šeit parakstītājiem, tās personas, kas tika izvēlētas kā parakstītāji, sistēma automātiski nosaka, kura ir parakstījusi un kura vēl to nav izdarījusi. Tas, ko lietotājs var darīt, var rediģēt, ja ir kaut kāda iemesla dēļ, tur varētu būt situācija, ka parakstītājs tur nav korekts otrais, vai tomēr ir nepieciešama labojuma kontaktpersonas informācijā, tad ir iespējams atgriezt līgumu melnraksta statusā. Tas nozīmē, ka mēs atgriezīsim šo parakstīto dokumentu, tā kā atpakaļ. Nedaudz piemirsu, protams, apusēji parakstīts dokuments vienmēr ir pieejama līguma datne. Viņu var lejupielādēt, un, tad, ja, piemēram, jums savās sistēmās kaut kur jāpievieno, tad jums arī tas e-doc fails ir pieejams. Jā, par līgumu sadaļu laikam tas viss svarīgākais šobrīd ir viss. Dosimies tālāk uz datu apmaiņas funkcionalitāti. Kā jau iepriekš minēju, tur datu apmaiņai ir iespējami divi veidi. Pa kārtējo mēnesi šeit mums ir paziņojums, ka vēl nav iesniegti dati. Un tad gan, un tas, kas tāda arī nianse, arī ja jūs esat pakalpojums sniedzējs datu devējs, kas iesniegs datus ditā, arī šeit tiks šie dati attēloti, un viņi būs arī pieejami arī šajā sadaļā. Tos nodemonstrēšu mazliet vēlāk. Šai juridiskajai personai ir tas izvēlētais veids Excel formāts, un tad sāksim ar to datu apmaiņu.
tas, kas vēl būtiska atšķirība, nedaudz pieminēt nu, to portāla apmaiņu ar Exceli, jo tur tie ierobežojumi ir līdz datnei jābūt līdz 100 megabaitiem lielai, un nu jā, tad tās validācijas tur mazliet atšķirās, tur mazliet vēlāk pieskaršos. Otrs veids tam ditam, mēs rosinātu vairāk izmantot šo ditu veidu, ja tie lielie adrešu devēji, kur, piemēram, tās adreses ir virs miljona, un tur tas ierobežojums ir 500 megabaiti maksimālais izmērs. Nu, cik mēs esam ar pakalpojumu sniedzējiem sazinājušies, kuriem ir vairākas adreses, nu, šie ierobežojumi tur diezgan nu, tādi izpildāmi. Tur īsti nav problēmas. Tas, kas šeit ir pakalpojumu sniedzējiem uzreiz pieejams, ir iespēja augšu pielādēt datni. Viņš to var arī šeit. Un vienmēr ir iespēja lejupielādēt veidni. Lejupielādēsim veidni, apskatīsimies, kas tur ir iekšā. Šī veidne principā ir sagaidāmais rezultāts EIKIS pusē, kādai tai veidnei būtu jāizskatās. Nu, tātad pirmais lauks ir ID, kas ir obligāti aizpildāms. Tālāk ir ARIS kods, kas nav obligāti aizpildāms. Trešā kolona ir adrese, tā ir obligāti aizpildāma, un tad tur ir specifiski GASO un sadals tīkliem. Mēs vēlētos, ka viņi aizpild arī šo informāciju par tirgotāju reģistrācijas numuru un tirgotāju nosaukumu. Nu, tātad parastajiem adrešu devējiem tie obligātie lauki ir ID un adrese. Šai veidne ir uzreiz nu, tāda modificēta mazliet ar to, ka nu, šeit padot, nu, piemēram, ARIS kodam validācija ir 9 cipari un tikai cipari. Tur nekādā gadījumā mēs nevarēsim ievietot nu, burtus. Nu, aizpildot arī to, tas tiek novērsts, tiek paziņots lietotājiem, ka jābūt ir burtiem. Un tad arī jā, šie ierobežojumi ir nu, tā kā aktīvi. Nu, piemēram, adresei mēs varam ievadīt konkrētu simbolu skaitu, kas nu, nevar pārsniegt 400 simbolus. Un, nu, jā, un ID mēs arī tur īsti nevarēsim ievadīt. Nu, tur maksimālais garums, ko var ievadīt ID, ir 40 simboli un jāsatur tekstam. Jā, šī ir tā veidne, kādai viņai būtu jābūt, un tad arī pademonstrēšu mazliet vairāk, detalizētāk par to, ko sniedz nu, šis skats, ko mēs varam izdarīt šajā skatā. Tas, kas ir būtiski, jā, ar to pievienot datus par kārtējo mēnesi, mēs varam sākot ar pirmo datumu. Tad mēs veicam šīs 2 līmeņu pārbaudes. Pirmā līmeņa pārbaude ir par datu kvalitāti, ko jau es mazliet jau veidnē mazliet pademonstrēju, nu, kur arī ir, mēs pārbaudam datnes tipu, vai dati nav tukša. Nu, tāda veida validācijas, un otrā pārbaude ir adrešu pārbaude, kur nu, tagad detalizētāk būs nākamajos soļos. Ātrākais, kad jūs varēsiet dabūt atbildes par atbalsta saņēmējiem no jūsu iesniegtās datu kopas, ir nu,
tas sākot ar 19. datumu līdz pat 25. datumam. Pēc 25. datuma tad jau droši vien, ka BVKB tad varētu jūs informēt jau kaut kāda aizķeršanās vai kļūme, jo jā, mēs tos datus apstrādājam no vairākiem reģistriem. Tad tā iespējamība visādi varētu sanākt. Sāksim. Pademonstrēšu to piedāvāto funkcionalitāti. Šeit pirmajā gadījumā mums mēģināšu, tā kā jau iepriekš arī minēju, šajā vietā mēs varam ievietot tikai Excel veidnes, un tad pirmā pārbaude ir par to, ka šis datnes tips ir cits. Es tā kā mēģināju ievietot Word datni. Jā, tad jums arī ir paziņojums uzreiz par to, ka šī datne nav Excel datne. Tas, kas ir mazliet atšķirīgi, ir nelielas atšķirības starp validācijām. Ja datne ir līdz 10 megabaitiem, šīs pārbaudes tiek nodrošinātas uzreiz portālā, bet ja datnes izmērs pārsniedz 100 megabaitus, tad pārsniedz 100, bet 10 megabaitus, tad šī pārbaude tiek veikta vienas dienas laikā. Tad, kad nākamajā dienā jūs pieslēgsieties, varēsiet apskatīt šos rezultātus, vai jūsu iesniegtajos datos bija kļūdas, un tad arī varēsiet pieņemt lēmumu par to, ko darīt, vai salabot tos datus un iesniegt vēlreiz, vai, ja, piemēram, gadās situācija, ka tiešām tur nav iespējams novērst šīs kļūdas, tad atstāt to, kā tas ir. Portālā mēs nevaram iesniegt vairāk par 100 megabaitiem, un arī tad ir paziņojums, ka šis datnes izmērs ir vairāk kā 100 megabaiti. Jā, tad vēlreiz var uzsvērt, ja jūsu tie dati ir tā kā apjomīgāk kā 100 megabaiti, tad rosināt izmantot šo DIT apmaiņu. Tālāk nākamais scenārijs ir, ka sakarā ar Windows ierobežojumiem un tur datubāzē arī nav iespējams iesniegt šīs datnes, kuru simbolu skaits pārsniedz 150 simbolus. Arī šeit man sagatavots piemērs, kur ir datnē gandrīz 100-200 simboli. Tā situācijā, ja gadījies ir iesniegt tikai tukšu veidni, tikai virsrakstus, to, ko jau es rādīju, tad mēģinam to darīt. Un tad arī ir paziņojums, ka tā datne ir tukša. Lūdzu, pārliecinieties. Tad tālāk nodemonstrēšu funkcionalitāti ar šo validāciju portālā, kas notiek uzreiz, jo šīs datnes izmērs ir līdz 10 megabaitiem. Tad izvēlēsimies īsto.
notiek augšupielāde. Jā, nu tad šeit ir paziņojums, ka ir kļūda, konstatēta kļūda. Saņemtajos datos ir konstatētas 4 neatbilstības. Lūdzu, lejupielādiet kļūdu pārskatu, precizējiet. Un, nu jā, tad kļūdu pārskatu var lejupielādēt šeit. Nu, tad apskatīsimies detalizētāk, kas ir tās kļūdas, kāpēc data nav pieņemta. Tātad šeit tiek atgriezts pārskats. Tad mazliet pavilkšu platāk. Lai var redzēt kolonas, tātad mēs jau tagad redzam, ka nu, šīs veidnes galvene ir nedaudz savādāka. Nosaukumi ne tā kā paredzēts. Un tad arī uzreiz pie konkrētās šīs rindas pašā galā tiek atgriezt kļūdas paziņojums, kas ir sagaidāmā vērtība un kas ir ievadīts un kas ir tā, nu, kas ir tā problēma šajā rindā. Jā, šeit ir gana detalizēti, kas ir ierakstīts un kas jāsagaida. Tālāk otrajā rindā ir, ja kaut kādā veidā ir tomēr lietotājiem izdevies pievienot šo ARIS kodu ar burtiem, tad mums ir tomēr pārbaudījumi portāla pusē, ka šis sagaidāmais formāts neatbilst sagaidāmajam. Kā redzam, šeit ir burts priekšā. Tālāk ARIS kodam ir jābūt tieši 9 cipariem. Tad šeit arī ir paziņojums par to, ka ARIS kods neatbilst laukaram ierobežojumiem. Kā iepriekš arī minēja, ID kolona ir obligāti aizpildāma, tad arī šeit ir paziņojums par to, ka ID kolona ir obligāta un adresē šeit ir ievadīts tikai adrese. Pārbauda gan izgāžās, bet tur, ja tiktu tālāk, tad mēs nevarētu atpazīt, protams, šādu adresi. Tas ir šobrīd viss par šo gadījumu. Jā, tad tas, kas šeit būtiski uzreiz, varam to lejupielādēt, to datni, pēc tam viņi nebūs pieejami, viņi arī neattēlosies nekur, jo viņi nav pieņemti. Tad datnēm virs 10 megabaitiem, tur tā pārbaude ir, būs mazliet jāpagaida. Šobrīd testa vidi konfigurēta tā, ka ir tikai nedaudz jāuzgaida. Un, ja izvēlējos datni, šeit arī paziņojums, ka, ja saņemtajos datos tiks konstatēts kļūdas, tad 1 dienas laikā pašapkalpošanās portālā tiks publicēts kļūdu pārskats. Tad dodamies atpakaļ. Šis process ir jau noticis, kamēr lasīju šo paziņojumu, un ir paziņojums, ka tā ir nederīga datne. Atverot šeit šo konkrēto ierakstu, mēs redzam, ka data avots ir saņemšanas portāls, importēšanas datums un laiks, kad ir saņemt šie dati. Šī ir tā iesniegtā importa datne. Arī apskatīsimies uzreiz, ko tad es mēģināju importēt. Šajā situācijā mēģināju importēt tātad nekorektu šo virsrakstu sadaļu, līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā.
kā līdz 10 megabaitiem, un tad šeit tiek atgriezta kļūdu datne. Un šeit kļūdu pārskatā ir, ka visa informācija par to, kas šeit secināta, ka šī dati ir nekorekti. Jā, tad tālāk pārbauda netiek veikti, jo mēs pieņemam, ka tur varētu būt kaut kādas problēmas, ja galvena nav korekta. Tātad nederīgās datnes mēs varam dzēst no portāla, bet, tas, kas jāpiebilst, ja viņa tiks dzēsta, tad, viņa tur nebūs iespējams atgūt vai atjaunot, tad tur no jauna būs jāpievieno viņa. Jā, to var izdzēst, tad atkal mēs esam izdzēsuši. Un no nederīgajām datnēm tur īsti pievienotā vērtība nav, jo arī šādām datnēm netiks veikts atbalsta aprēķins. Tālāk man ir sagatavota situācija, ka šķietami tā vispusīgi es atvēršu arī pēc tam. Pirms ielādēsim datus. Tad atkal ir paziņojums, ka tiks sniegts pārskats. Atvēršu arī paralēli. Kamēr gaida apstrādi, tiek attēlots arī šāda informācija, ka šai datnei gaida rindā uz apstrādi Eikas pusē. Pēc tam arī būs tur dažādi, dažādi vairāk citi statusi, kad būs atbalsts aprēķināts. Jā, šie bija iesniegtie dati. Izskatās, ka tas, ko gribēju vērst uzmanību, šeit obligātie lauki ir aizpildīti, kas ir ID un adrese. Tā vispusīgi liekas, ka varētu būt ok. Bet, tad, kad paskatāmies detalizētāk, nevienai adresei nav pilsēta norādīta, un arī pasta indeks nav norādīts. Tad visticamāk ir tā, ka šie dati nebūs korekti, jo mēs nevarēsim noteikt no šīs adreses, kas tas varētu būt par objektu. Atjaunosim portālu. Šeit sadaļā ir nederīga, un šajā gadījumā visi šie iesniegtie dati bija bez pilsētas nosaukuma, un arī tādi dati tiek uzskatīti par nederīgiem. Šo nedzēsīsim, lai no tādiem demonstrācijas nolūkiem, lai vēl saglabājās. Tālāk augšu pielādēšu uzreiz trīs vairākas datnes. Tad mazliet vēlāk jau pakomentēšu, kas tur ir iesniegts un kā interpretēt šos datus. Jā, mazliet ir jāuzgaida. Te uzejot ar peli, ir iespējams redzēt arī komentāru, ka adreses nav iespējams atpazīt. Lūdzu, precizējiet un iesniedziet atkārtoti. Šīm nederīgajām mazliet jāpagaida, kamēr dati tiks apstrādāti.
Nu, tagad arī ir parādījies jauns status datu apmaiņai. Šeit ir apstrādātie dati. Paskatīsimies mazliet detalizētāk. Šeit, jā, te var redzēt arī, ka atšķiras mazliet ikonas. Šeit ir mazliet savādāks simbols, un uzejot ar peli var redzēt, ka apstrāde ir pabeigta, atbalsta saņēmēji nav konstatēti. Un tad, piemēram, šajā gadījumā ir apstrāde pabeigta, ir pieejama arī atbalsta datne. Nu, tās ir atšķirības, nelielas nianses. Šajā piemērā mums ir apstrādāti dati, un ir pieejama gan kļūdu datne, gan atbalsta datne. Un pēc tā laika nogriežņa, ja jūs, piemēram, iesniedzāt datus otrajā mēneša dienā, nākamajā dienā jums tiks atgriezta šī kļūdu datne, tātad būs pieejama šī daļa, un tātad pēc tā 19. datuma parādīsies arī šī atbalsta datne, ja tāda būs. Mazliet paskatīsimies detalizētāk, kas šajos datos, importētajos datos bija ievadīts. Un tātad kāds ir tas izējošais rezultāts gan kļūdu datnei, gan arī šajā atbalsta datnē. Tas, ko es šeit uzreiz redzu, šeit ir ievadīts piemērs, kur atkal pirmā vērtība ir burts, tad šeit ir ievadīts pārāk liels simbolu skaits. Šajā rindiņā mums ir iztrūkst ID, nav aizpildīts. Tālāk trešajā rindā mums nav ID. Tad ceturtajā rindā mums ir tātad ievadīts ARIS kods, bet tur ir norādīts Salaspils novads, droši vien, ka tādu adresi nevarēs atpazīt. Turklāt šeit speciāli ir ievadīts nekorekts ARIS kods, lai sistēma, kad pārbaudīs, veiks pārbaudi vispirms pēc ARIS koda, tā kā ARIS kods nav korekts, tad griezīsies, skatīsies pēc adreses, un, adreses, pēc šādas adreses neko nevar noteikt. 5. rindiņā ir ievadīti tikai ielas nosaukums, un 6. rindā tur nebūs iespējams atpazīt adresācijas objektu. Ko varam, tie bija tādi specializētie, bet tur ir vēl dati iekšā. Uztaisīts tāds pilns piemērs. Šis ir kļūdu fails, ko jūs varēsiet dabūt uzreiz pēc nākamajā dienā. Šeit ir jau detalizētāk izskaidrotas visas rindiņas, kurās konstatētas kaut kādas problēmas vai kļūdas. Un līdzīgi kā jau komentēju, šeit arī ir par to, ka obligātā ID kolona nav bijusi aizpildīta, tad, kad šajā vērtība nav bijis, tad šajā rindiņā ARIS kodu vietā ir norādīts burts, nevis skaitlis. Tad tālāk arī ir aizrādījums, ka nav aizpildīts adreses lauks. Tas, kas ir būtiski, šis ir tas kļūdu fails ar tām adresēm, kuras tālāk atbalsta procesā netiks ņemtas vērā. Un, ja jums gadās tāda situācija, ka tajā nākamajā dienā jūs konstatējat, ka
labi, mēs šīs vismaz daļu adreses varam salabot, novērst šīs nepilnības, kur, piemēram, kaut kas trūkst vai kaut kā, tad lietotājiem ir iespēja anulēt šos datus un iesniegt vēlreiz. Šis process, šo procesu jūs paši varat tikai izdarīt to anulēšanu. Pēc anulēšanas, šie dati tiks dzēsti, un jūs varēsiet iesniegt vēlreiz tādu, paplašinātāku, uzlabotu datu kopu. Šeit ir atbalsta patne arī. Šeit ir atbalsta saņēmēji tajā definētajā struktūrā, kur arī liela daļa no jums jau redzējusi, bija saskaņošanas procesā. Šeit, visi atbalsta saņēmēji adreses. Šajā situācijā bija aizpildīts arī tirgotāja reģistrācijas numurs un tirgotāja nosaukums. Lielākajai daļai droši vien, kad būs šīs kolonas tukšas. Tad arī šeit ir šie atbalsta saņēmēji, un, piemēram, šeit bija iesniegta adrese ēkas līmenī, bet atbalsta saņēmējs ir konstatēts jau apakšlīmenī, jeb dzīvokļu īpašumā. Redzam šeit, tad šeit arī ir šī informācija par to, cik tādi dzīvokļu īpašumi ir. Šī dzīvokļa īpašuma aris kods, kuram pienāktos atbalsts, kā arī tātad dzīvokļa īpašuma adrese jau detalizētāka no valsts zemes dienesta PZD reģistra. Un visiem ierakstiem, kuriem ir atbalsts, pienākas, lai tā nepārprotami, tad arī ir pievienots šeit vēl viena kolona. Tāds parastākam lietotājiem varbūt, lai ir vieglāk uztvert šo informāciju. Var gadīties tā, ka mums nav atbalsta saņēmēji, vai pirms tam redzējām šeit arī tas paziņojums, arī tāda īpaša ikona. Un, tad atverot, mums tiešām arī ir pieejama tikai tā importētā datne. Un, šeit, starp citu, ir pieminēt, ir tās jūsu iesniegtās datas nosaukums, lai jūs vieglāk varētu orientēties. Piemēram, būs kaut kādi dati devēji, kas dos pa noteiktiem rajoniem, lai jūs vieglāk varat saprast, par kuru vienību vai kā jūs varat nosaukt jebkādā veidā. Šis gadījums ir, kad mums ir importēta datne, kļūdas nebija konstatētas, tātad arī kļūdu datne nav, un ir pieejama arī atbalsta datne. Tik tālu būtu izstāstīts. Es nezinu, vai, ja ir kādi jautājumi, tad varbūt par datu apmaiņu un Exceļiem varbūt varam tagad pārunāt, vai arī drusku vēlāk atgriezīsimies. Turpinām. Viens jautājums ir, tie, kas nodos savu DIT kanālu lielu apjomu datus, bet atbalsties, saprot, būs mazāk, vai viņš arī atgriezīs savu DIT kanālu atpakaļ? Jā, tas būs nākamais solis. Man jautājums tāds. Es saprotu, mēs iesniegsim savu DIT, bet atbildi mēs saņemsim Excelī vai arī tikai savu DIT kanālu? Ja jūs saņemsiet, tur pirms tam būs jākonfigurē šis DIT kanāls, lai jūs varētu saņemt šo datus. Jā, bet primāri jūs saņemsiet DITā, bet arī šie XLS dati būs arī pieejami portālā. Tagad gan. Nepareizās adreses mums būs pieejams šeit. Jā, nepareizās adreses jums būs tieši tā, jūs pareizi sapratām. Tā būs nākamais, ko es demonstrēšu arī.
Tur būs neliels komentārs no kolēģa par ditu vispārīgi. Varbūt kolēģis tagad var nokomentēt. Tad es arī nodemonstrēšu to. Jā, nu par ditu vispārīgi gribējām pastāstīt, kad lai vispār to, teiksim tā, lai saņemtu piekļuvs ditam un tā tālāk ir pa priekšu jāiesniedz tātad pieteikuma veidlapā vrā. Un tad sagatavojām tad vienkārši, lai jums tad paliek, kaut kur nosēžās tie, kas izvēlēsies tad datus iesniegt caur ditu, tā tad ir, ar tehnisko dokumentāciju un pieteikumu veidlapu kā tādu varat iepazīties tad tajā viss mājaslapā. Tūliņ atvēršu, parādīšu. Tātad šeit ir tie administratīvie dokumenti, te pa lielam ir tikai tas tiesību pieteikums, tā veidlapa, kas jums ir jāizpilda, lai saņemtu, lai vrā jums uztaisītu lietotāju tam ditam tieši. Un tad tehniskā dokumentācija jau šeit ir zemāk. To visu var atrast tā pa solīšiem, es vienkārši varbūt tad visu gov.lv, un tad spiežam uz datu izplatīšanas tīklus, un šeit ir pieslēgšanās nosacījumi un procedūras, un tad tur arī visu var, te var lejupielādēt to pieteikumu veidlapu, un tad šeit tad attiecīgi arī ir tā saistītā dokumentācija, ka jūs nospiežat šeit, tad viņš aizved apakaļ uz to lapu. Bet, jums ierakstā paliks, tad šeit ir tieši tā, tiešā saite uz to lapu. Ko mēs no savas pieredzes varam tā pateikt, kad tajā pieteikuma veidlapā, kad jūs viņu pildat, tad lomu termiņam norādiet gadu. Citādāk vrā var atmest atpakaļ to pieteikumu, un tad tas viss var ielikt vēl uz kādu laiciņu. Pieteikuma veidlapa tātad ir jāparaksta uzņēmuma parakstiesīgajai personai, jāsūta tātad uz atbalsts@vrā.gov.lv, un pēc tam, kad jūs saņemat tā kā jums uztaisa to ditu lietotāju, tad jums ir jāsazinās ar mums, varat droši rakstīt uz atbalsts@bvkb.gov.lv, un mēs jūs tad pieslēgsim tātad šiem EIKIS kanāliem. Un tad jau attiecīgi jūs savu sistēmu nokonfigurējat un pieslēdzaties ETPS serverim ditam, un to visu varat izlasīt tad tehniskajā dokumentācijā. Un tas tāds ievads vienkārši par to, kas jums ir jāizdara pirms, teiksim tā, lai jūs saņemtu piekļuvi vispār ditam kā tāda. Nē, jautājums bija nedaudz cits. Protams, šis viss, ko jūs stāstījāt, paldies. Es esmu no sadales tīkla, cik saprotu, mums visiem lietotājiem ir izveidot, visu piekļuvs ir nodrošināts. Tur vienīgais saprotu, jums ir kaut kādas problēmas ar jūsu pusē, mūsu pusē drošības kaut kādiem šiem ierobežojumiem, ka mēs tur netiekam klāti. Bet man jautājums bija tāds, vai man vienmēr, tad, kad es nodošu ditā šos savus datus, mēs nodosim savus datus, adreses ditā, mēs vienmēr atbildi saņemsim tikai ditā, vai arī mums būs iespējas, vai arī mēs saņemsim, pieņemsim kaut kādas kļūdainās adreses tikai XLS, ka mums būs jāiet uz EIKIS skatīties, vai mēs visu arī apakaļ dabūsim ditā. Tas mans jautājums bija. Jā, es arī tālāk. Man būs atbildi. Demonstrācijas laikā jūs arī sapratīsiet visu to. Primāri, jā, tie dati. Es atvainojos, Anci, es tā iejaukšos. Es saklausīju to jautājumu, viņš iespējams arī citiem būs. Tiem uzņēmējiem, kuriem ir izveidot ditu lietotāji, tas ir labi, tos varēs izmantot, lai pieslēgtu ditam, bet jums tad ir jāinformē, ka jums šie ditu lietotāji jau ir, un jūs tad tiksiet pievienoti konkrētiem EIKIS kanāliem. Tas ir no mūsu puses darāmiem, darbi. Tā kā Kristaps tikko, secīgi to pastāstīja, pirmais solis tātad jums jau ir izdarīts, tad painformēt mūs, mēs jūs pievienosim kā uzņēmēju kanāliem. Citādi jūs pie tā kanāla nevarēsiet pieslēgties un nesniegt, nelasīt datus. Ja? To es gribēju noakcentēt. Paldies, es dodu apakaļ vārdu Ancim. Paldies. Jā,
tad es tagad paralēli fonā jau pieslēdzos ar organizāciju, kurai šis nodošanas neliela aizķeršanās bija atslēdzos. Tātad, vai man ekrānu redz drošības pēc jāpārbauda? Jā, redzam, Ansi, tevi. Paldies, jā. Nedaudz pārslēdzos VPN un tad atslēdzos. Tātad, jā, esmu pieslēdzies šeit ar organizāciju, kurai šis izmantošanas veids ir norādīts DIT formāts, XML formāts, un ir apusēji noslēgts arī līgums par to, par datu došanu. Tātad, jā, arī šeit tiek attēlots paziņojums, ka dati nav iesniegti, lūdzu iesniedziet datus. Man ir sagatavoti te piemēri. Jā, šeit ir, šis ir testa vides kanāls, kurā manuāli ievietošu piemēru. Tātad, jā, šeit notika transakcija. Pārliecinamies, ka šis fails ir, tā kā aizgājis tālāk uz posted mapi, jo, ja viņš nebūs, ja šī datne nebūs posted mapē, tad mēs, tā kā nesaņemsim šo informāciju, tā kā EKS pusē. Tas, kas šeit ir būtiski, jā, ir validācijas atbilstoši ievadīta XSD schēmai, līdzīgi kā portālā. Šeit arī ir mazliet būs jāuzgaida, kamēr šie dati parādīsies portālā. Tā ir asinhrons process. Jā, kad noteiktā laika brīdī mēs griežamies uz šo FTP, lai pārbaudītu, vai tur nav parādījušies kādi jauni dati. Mums mazliet jāuzgaida, kamēr viņi parādīsies. Un kamēr dati ielasās, nodemonstrēšu, kas notiek tad, ja man te sagatavots ir piemērs, kas ir XSD struktūrai neatbilstošs, un kur tad to var atrast. Ja tur ir bijuši kaut kādi tagi trūkst vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, mēs ieliku šeit, process notika. Datne nav parādījusies pie posted, tātad kļūdainie dati nav pieejami, bet
tad viņi ir pieejami read event errors, un tad šeit vēl viņi nav varbūt parādījušies. Ir arī tāds īsts brīdis. Paskatīsimies vēl vairākas vietas, kur viņi varētu būt. Lūk, šeit parādījās vieta pareizā, bet, nu jā, tad šeit ir pieejama informācija par to, ka ir ielasīti dati, bet, nu, viņi ir kļūdaini. Nu, viņi ir saņemti ditā, bet viņi nav aizgājuši tur, kur tas bija paredzēts. Un tad apskatīsimies, ko tad tas aptuveni, kur varētu būt sagaidāms. Jā, tad šeit ir tehniskais skaidrojums, ka ir nostrādājis ziņojuma validācijas kļūda, ir fiksētas problēmas, un, nu, tad viņas ir, nu, tehniski jāatrisina. Te ir kaut kas trūcis un nav kaut kas pa maz bijis, un, nu, viņi tāda nekorekta. Jā, tajā gadījumā būtu jāsalabo un jāsniedz atkal līdz mēs tos datus varam, viņi parādās posteņi. Tātad paralēli fonā jau ir noticis process. Šajā brīdī mēs varam atvērt šo informāciju. Šeit datu avots ir DIT. Tā kā man, nu, šis DIT veic to pārveidošanu nosaukumā, tad arī šis ir tas DIT nosaukuma virknējums, automātiski ģenerēts, un tur īsti nav iespējas ielabot, nu, tā kā uzlabot. Un, jā, tad šajā gadījumā mums ir izveidota kļūdu datne, kas ir Excel formātā, un viņi ir pieejami tikai Excel formātā, un viņi ir pieejami tikai portālā. Tā ir tā būtiskā atšķirība, ko, laikam, Gins arī gribēja saprast. Un atbalsta datne aizies uz, nu, jums paredzēto kanālu automātiski ar tiem jūsu datiem, bet, nu, viņi arī būs pieejami arī šeit, ja tur kaut kas kaut kāda iemesla dēļ nav, nezinu, kāds nevar atrast manuāli vai kā, tad ar viņu tā datne ar atbalsta datiem vienmēr arī ir pieejama arī šeit portālā. Jā, paldies, šis bija atbild uz mani jautājumu. Okay, jā, nu tad, jā, līdzīgi kā tur iepriekš tajos sūtītajos failos arī tā struktūra, te šeit mēs atgriežam šo atbalsta mēnesi, failu nosaukumu, kāds jums bija norādīts tajā ienākošajā failā, tas ir jūsu reģistrācijas numurs, un tad tālāk arī ir visi šie dati līdzīgi kā Excelī, bet tikai XML formātā. Nu jā, nu kļūda datne ir tieši tādā pašā veidā, kā arī no portāla sniedzot. Tad arī šeit ir kļūdas informācija un par tām apstrādātajām, fiksētajām kļūdām. Nu, tad tālāk dati būtu iesniegti, atbalsts ir aprēķināts, atbalsts ir izmaksāts nākošajā mēnesī pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz rēķinus, ir pieejama sadaļa atsevišķi rēķini,
Šeit mazliet es esmu jau pacenties, jau ievadījis 2 rēķinus par oktobri. Tagad būtu labs brīdis, sākot ar 1. datumu, iesniegt rēķinu par novembri, par iepriekšējo mēnesi. Un tad iesniegšu jaunu rēķinu, kuram netiks veikta korekcija. Viņš vienkārši parādīsies sarakstā. Šeit ir augšdaļā, un otru rēķinu iesniegšu ar korekciju. Augšdaļā šeit visām portāla sadaļām ir pieejama tā filtrēšana, tad te var filtrēt pēc atbalsta veidiem. Šim pakalpojumu sniedzējiem ir vairāk atbalsta veidi. Viņš var iesniegt rēķinus arī gan par dabas gāzi, gan par siltuma apgādi. Filtrēšanā mēs varam norādīt arī periodu, kurš mūs interesē. Ja būtu melnraksti, tūlīt izveidošu jaunu rēķinu par novembri gāzei. Izvēlamies gadu, izvēlamies mēnesi. Norādam summu bez PVN. Varam vadīt ar 2 zīmēm aiz komata. Tālāk, ja gribam kaut ko vadīt, tad sistēma neatļauj vairāk. Tad tālāk norādam PVN likmi. Tie varbūt 0%, 12%, 21%. Tas atkarīgs no jūsu specifikācijas. Kāds jums ir nodoklis jāpiemēro. Un tad mēs varam ievadīt arī daudzumu, kas ir ticis patērēts. Tad te ir ar 4 zīmēm iespēja, 4 zīmēm aiz komata ievadīt skaitļus. Un, šis būs rēķins bez korekcijas. Nākamajā piemērā parādīšu ar korekciju. Tad saglabājam rēķinu. Rēķins tika saglabāts, viņam izmainījās status uz melnraksts. Šādu rēķinu mēs varam dzēst. Mums iestrādāt kontroli, ka vienādi rēķini par vienu periodu nevar būt. Tas tiktu arī paziņots, ja tā. Paskatīsimies, šeit sarakstā mums attēlojas melnraksts. Mazliet pielabosim. Summa varētu būt nauda. Saglabājam izmaiņas. Uzreiz izmaiņas tiek saglabātas. Šeit arī mēs varam pielabot, ja tas nepieciešams, veikt labojumus melnrakstā. Un mēs, protams, ka varam arī izdzēst šo melnrakstu, sākt no jauna, tas nepieciešams. Lai sagatavotu rēķinu, spiežam pogu sagatavot rēķinu. Tad, līdzīgi kā līgumos, tiek atgriezts rēķina priekšskatījums. Pirms rēķins ir iesniegts, vēl nav aizpildīts rēķina numurs un rēķina datums. Tas tiks tikai aizpildīts pēc rēķina iesniegšanas. Var pārliecināties par datu korektumu. Ja kaut kādi labojumi ir nepieciešami, tad dodamies uz ja, piemēram, mainījies konts vai bankas informācija, tad dodamies uz šī pakalpojuma sniedzēja profilu, izmainam, atveram rēķinu vēlreiz, sagatavojam, un tad mums tiks attēlots arī visas šīs izmaiņas. Kā redzams, šeit vēl ir precizēsies kaut kāda informācija arī no BVKB puses. Bet tas notiks vēlāk. Šeit arī tiek attēlots EKK kods. Viss notiek automātiski. Tiek aprēķināts arī PVN summa. Tad šeit arī visas summas redzams. Iestrādāts teksts par 10 darba dienu laikā jāveic rēķina izmaksa. Šeit tiek attēlots atbalsta periods. Tā tad vēl, šeit ir pakalpojuma veids, par ko tas rēķins ir izrakstīts, un šeit vēlreiz par periods norādīts. Pēc pogas iesniegt nospiešanas mums tiek attēlots brīdinājums, ka pēc iesniegšanas nebūs iespējams labot
šos datus. Un, nu jā, tad mēs varam iet atpakaļ, ja kaut kas pārdomājam, varam iesniegt. Pēc iesniegšanas automātiski nosūtīsim šo jūsu sastādīto rēķinu uz grāmatvedību, kur pēc iespējas tiks veikta šī rēķina apmaksa. Kā redzam, šeit izmainījās rēķina status, ir arī pieejams rēķina numurs. Šeit arī ir pieejama visa informācija par to, kāds periods, kāds pakalpojuma veids, summa, PVN likme, daudzums, pieejama arī rēķina datne. Nu, ja jums ir nepieciešams, tad paskatīsimies, varam jebkuru atvērt. Jāpaskatās pēc tam. Jā, šeit nedaudz saklikšķināju. Tā, jā, šeit arī ir pieejams tas rēķins. Kā redzam, šeit ir tie dati aizpildīti, kas pirms tam nebija. Tad jūs viņu arī varat pievienot grāmatvedībā savā pusē, ja tas nepieciešams. Un tad iesniegšu rēķinu ar korekciju, iesniegšu rēķinu par novembri, bet ar korekciju par oktobri. Šeit bija iepriekšējais rēķins, tur būs nepieciešami labojumi. Tad izvēlos gadu, mēnesi, norādu pakalpojumu veidu, ievadu summu, norādu PVN likmi, norādu vienību daudzumu, kas ticis atbalstīts. Un tad pievienoju cita rēķina korekciju. Saraksta var meklēt pēc mēnešiem, nosaukuma, un, lai ierobežot šo atlasi. Izvēlos rēķinu, kuru gribu, kļūdījos, gribēju iesniegt korekciju par siltumapgādi. Tātad gribu iesniegt par siltumapgādi, par oktobri. Izvēlos šo rēķinu. Var pievienot vairākas korekcijas uzreiz, viņas tiks attēlots arī sarakstā. Tas, kas šeit notiek, mēs varam vadīt ciparus, ja tie cipari bez mīnuszīmes, tad mēs plusojam klāt. Ja, piemēram, koriģētā summa nemainās, varam vadīt 0, varam neko nevadīt, varam ievadīt arī ar mīnusu zīmi. Un, tad būs arī šī summa mīnus šī summa. Rēķinā. Tātad šoreiz aizpildīsim ar mīnusu zīmēm. Ir iespējams arī mainīt PVN likmi kaut kādu iemeslu dēļ, ja bijis kaut kāda kļūda vai kas. Varam arī, līdzīgi kā koriģēto summu, varam arī pievienot koriģēto daudzumu. Tieši tādā pašā veidā. Tad piekoriģēsim, ka daudzums ir bijis vairāk un summa ir bijusi mazāk. Obligāti jānorāda pamatojums. Visi šie dati tiks arī attēloti rēķina izdrukā. Tā, pamatojums ir ievadīts. Tad spiežam saglabāt. Rēķins ir saglabāts, tad varam pārskatīt tos datus, kas ir ievadīti. Pagaidām rēķins ir melnraksta tāds status. Un tad mēs arī varam izdzēst, ja tas nepieciešams, varam piekoriģēt, ja kaut kas vēlreiz jākoriģē. Un spiežam sagatavot rēķinu. Tad šeit mums ir informācija par jauno rēķinu, kas ir novembris.
arī šeit ievadītās vērtības, tad šeit ir otra rinda par to, ka ir korekcija iepriekš iesniegtiem rēķinam ar numuru šādu. Tiek attēlots arī pamatojums, kāds ir iemesls. Un, tad šeit ir tā starpība no tā iepriekš, koriģētā rēķina. Tātad, tur mēs ievadījām 100 papildus vienības, mazliet mazāku summu, 111 eiro bez PVN. Izmainījām PVN likmi, tad tas arī šeit ir attēlots. Un tad arī šeit mēs arī visu šo informāciju redzam. Mēs iesniedzam rēķinu, rēķins tika iesniegts, BVKB grāmatvedība jau saņem šo informāciju. Tad šeit arī mēs varam pārskatīt rēķinus un veikt korekcijas ar tiem. No manas puses tas būtu viss. Varbūt kādi jautājumi, kaut kas, ko vēl vajag parādīt vai paskaidrot. Varbūt, Ants, ir iespējams pademonstrēt arī tās helpa iespējas, kā viņas mainās starp tām sadaļām, kurā attiecīgi tu atrodies un kāda te teksta pieejami. Pagaidām, ka tie helpi ir vēl saskaņošanas stadijā, bet dažās sadaļās viņas ir. Viņi ir tajā sākuma lapā pievienoti. Piemēram, šeit ir tie biežāk uzdotie jautājumi. Tad, atrot šo sadaļu, mums ir pieejama palīdzība, šeit tā poga. Un tad ir, biežāk uzdotajiem jautājumiem nav tik liela palīdzība apjomīgi, viņi arī pievienot šeit. Un tad šeit patēlojās informācija. Helpos būs arī attēli ar paskaidrojumiem un dažādām situācijām un tam līdzīgi. Tas, ko es laikam piemirsu, parādīšu tagad, lietotājiem ir arī iespējams izvēlēties tumšo fonu, un tad viss ir tādā tumšā noformējumā un var lietot arī portālu tādā veidā. Tā ir tāda arī papildus funkcionalitāte. No manas puses tas arī viss, ja tādi aktuāli jautājumi vairāk nav, ko vēl vajadzētu apskatīties vai paskaidrot. Tad varbūt BVKB kolēģi var pārņemt apmācības. Labdien vēlreiz visiem, kas mūs dzird. Tad dažreiz parādās, ka kādam kāda skaņa nav, bet ceru, ka viss kārtībā, jo pēdējo sesiju ar Anci es dzirdēju labi, ceru, ka arī pārējie. Tātad vēlreiz, vai šobrīd ir kādi jautājumi, atceroties, ko Ancis stāstīja par jebkuru no sadaļām, par failiem, par iesniegšanām, un varbūt varat tad precizēt, var vēlreiz kaut ko parādīt vai noakcentēt. Pārdomājiet, lūdzu, protams, tātad rakstiskā veidā joprojām spēkā piedāvājums tagad uzreiz uzrakstīt čatā jautājumu. Pārējos jautājumus tad sūtiet uz e-pasta adresi vai nu man, vai kā es norādīju čatiņā. Tātad mums ir spēkā arī EIKIS atbalsts e-pasta adrese, tā kā laipni aicināti tad arī uz turieni sūtīt. Šis mācību video būs nopublicēts šobrīd BVKB mājaslapā ir atbilstošā sadaļa par
par EIKAS jautājumiem, un tad šis video būs tur pieejams. Redzu pirmo pacelto roku. Ginta, lūdzu. Jā, man ir jautājums, vai nebūs šeit arī kaut kāda mācība par to visu portālu? Par Nu, kā kuru nodot? portālu? Nu, tas ir DIT kanāli, nu, portāls viss. Nu, kas tur ir tie? Tā viņš šaucās laikam viss. Viss portālā, jā, DIT komponente. Jā, vai mums par to nerādīs kaut ko, kur mēs kaut ko varam redzēt, vai vēl kaut ko, ja es sapratu no uzaicinājuma, ka tur šodien arī to mums parādīs. Jo tagad šodien tikai rādīja EIKAS visu, jā, portālu, bet to nerādīja, ka tur ielogoties iekšā, ko mēs tur varēsim redzēt, kā tas izskatīsies un tā tālāk. Tātad DIT FTP bija parādīts, es varbūt varu palūgt vēlreiz Ansi parādīt tad FTP kanālu. Nē, to FTP es redzēju FTP serveru, tas nav tā, bet mums jau ir iedotas tiesības kā lietotājiem uz pašu portālu, jā, un tad tur varbūt tajā, ko mēs tur varēsim redzēt, ja mums viņas iedod tās tiesības, es tā domāju. Jūsu mērķis, tad DIT tā būtība ir tāda, ka mērķis ir datu apmaiņa. Jūs noliekat datni, paņemat datni. Jā, es sapratu, bet mēs jau kaut ko to varam redzēt, kur mēs noliekam un ko mēs paņemam. Saprotiet? Nu, kāpēc mums deva to pieeja tā visu portālam? Es tagad īsti nesaprotu kā tādam, kā lietotājiem, ka mēs varam tur ielogoties smuki iekšā. Es domāju, ja mēs arī esam nolikuši FTP, tad varbūt kāda atsauc no turienes mēs redzam, tā ir visu portālā, kad viss tur nolikts vai kā. Nē, DIT specifika. Tātad, protams, mēs aicinām iepazīties ar DIT vadlīnijām, ko varētu arī publicējis, bet īsumā DIT portālā jūs redzat vispārīgu informāciju par ziņojumu apmaiņu. Tās datnes ir tie ziņojumi. Savukārt, reāli failu apmaiņas ar to portālu jūs veikt nevarat. Jūs tikai varat statusus apskatīties, kad tur ir ienācis. Nu, jā, labi, bet mēs tad tā visā varam redzēt to statusu vai nevaram? Ja jums ir izveidots DIT lietotājs, tad pēc tam, kad jūs būsiet pievienots tam atbilstīgiem kanālam, EIKAS kanālam, tad jums ir jāvar arī DIT portālā redzēt šos ziņojumus. Bet kamēr jūs neesat pievienoti tai DIT kanālā, jūs par viņu datus nevarēsiet redzēt. Labi, tas man būs skaidrs, bet man jautājums sākums, vai jūs mums šodien parādīsiet, kā tas izskatās, ja ir viss kārtībā? Varbūt varam parādīt no testa vides, kā DIT portālā izskatās saņemtie ziņojumi. Ne, FTP serveri, tas ir skaidrs, to man redz, bet es taču no visu portālu puses domāju, kā paredzēt to statusu vai ko tādam, nu, kā piemēram. Tāpatās, kā jūs smuki rādījāt tikko vispār EIKAS, kā var redzēt, kur var redzēt, ko var redzēt. Jautājums, es domāju, saprasts jautājums, vai Ansi, vari tu parādīt no testa vides, vai arī no jūsu izstrādes kanāla? Es tik ātri nevarēšu atrast to informāciju. Es neesmu gatavojies. Labi, skaidrs, paldies. Varam tur atsevišķi varbūt sarunāt. Tad... Jā, jo tipiski šī datu apmaiņa tiek veikta caur FTP, un tad tur arī skatās, vai tai konkrētā mapē ir nolikts kaut kas vai nav. Tā ir tomēr kaut kādā mērā jāautomatizē tā lūkošanās, nevis katru reizi jāiet iekšā, jālogojās visā. Tad, ja DITā, tad tur jāmeklē konkrēti, kā saka, tie saņemtie ziņojumi. Tas nedaudz ir, teiksim, tā piņķerīgi un lēni, tāpēc tie būs ikdienas darbi. Es par to šaubos. To es visu saprotu, es tikai domāju, es pašlaik atvainojos pārtraukšu, bet es pašlaik varu nodemonstrēt, ja vajag. Jā, paldies, Diana, lūdzu. Tātad, lūdzu, es pieslēdzos, šī gan ir testa vide, ja, tur tā adresīte ir dažāda, tad ielogojoties ar jums piešķirto lietotāju vārdu un paroli, jūs autorizēties, un šeit augšā ir DIT, šeit redzat, ja? DIT, un tad jūs redzat šādus tātad ziņojumi, tie ir tie saņemtie ziņojumi, šeit jūs redzat tātad, nu, visi, kas arī statusi, laiki, kad ir ticis piegādāts, iekšā jūs arī varat nospiest. Nu, tā ir tāda kā paskastīte patiesībā. Nosūtīt tie ziņojumi. Jā, bet no šejienes dabūt šos failus pie sevi mēs vairs nevarēšu vai augšuplādēt no šejienes. Nē, nu, vismaz to jūs tad, nezinu, varat jautāt vai skatīties lietotāju dokumentāciju, bet, nu, mēs cik skatījāmies, ne, jo tas jau var nav.
Jā, es mūsu izstrāde. papildināšu. Un jums obligāti arī jāskatās, lai tas aizpildījums nav liels, jo tad tur tiek blokēti tās paskastītes. Tas ir vrā dokumentācijā, jāskatās. Nu, respektīvi, jūs ieraugat šādu te līdzīgi kā jebkādu Es zinu, paskasti, bijis iekšā, es esmu bijis. saņemtie, nosūtītie jūsu kanāli, kaut kādi vēl tur kanāli, nu nekas tāds tur īsti nav. Vienīgais, ka jūs Skaidrs. tos statusus varat paskatīties, nosūtīts, nenosūtīts, dzēsts, un no šejienes arī ir iespēja dzēst tos ziņojumus. Es vairāk kontrols mehānisms, ja mēs esam uztaisījuši, esam pilnīgi automātika, tagad pa reizēm tur mēnesī vai apskaties, vai tur viss ir nostājis. Man tur, piemēram, SCPP nav vērts logoties kaut ko iekšā, iezā pa taisnām skatīties direktoriem, es vienkārši eju portālu, paskatos, viss ir ok, un es liekos mierā, jā, es neuztraucos vairs par to. Es tādam nokam kā kontrolē, vai kāds cits jau iet, piemēram, es tur neesmu iet, kāds cits aizvietotājs man vai kas apskatās, te ir fails aizsūtīts, tur ir tāds un viss. Nē, nu labi, vajag arī caur EIKIS iet, mums gan EIKIS pieejas, tāpēc mēs neprasījām, ka domājam, ka šeit būs viss kārtībā. Sapratām. Nu, šeit arī jūs varat redzēt. Tas ir tāpatās, respektīvi, es teiktu, 3 vietās to var redzēt ļoti labi. Tas ir viss DIT kanālā, tad ir FTP un pats EIKIS, protams, ka tur arī var redzēt. Skaidrs, paldies. Vēl papildinot par tām tiesībām uz DITu, tātad, ja grib redzēt pašu ziņojumu saturu, tad kāpēc jārunā ar varētu? Tāpēc, ka tās ir atsevišķas tiesības, saucamais EDK, tātad elektronisko dokumentu krātuve, kurā tiek glabāti šie ziņojumi, lai viņus varētu attēlot jums caur DIT portālu. Un tās lomas nav iekļautas tajā vrā tiesību veidlapā, ko normāli jūs pieprasat, lai dabūtu DIT operatoru tiesības. Tāpēc tā ir atsevišķa sadaļa. Tāpēc vairāk par failu lejuplādu un apskatīšanu ērtāk noteikti ir izmantot pieslēgties caur šo FTP serveru un caur turienu arī lejuplādēt. Ja? Tas ir komentējot par to. Labi, tā, par DIT tā kā atbildējām. Vēl es redzu no čata jautājumiem, kur lūdzu parādīt, kā izskatās atbalsta fails ar vairākiem dzīvokļiem, vai ir piemērs, kur ir adrešu sadalījums, kur mēs varētu parādīt? Jā, es tieši atvēru. Tad tā ir tas viens no nelieliem failiem. Tā. Samazināšu mazliet. Jā, nu šeit ir, nav vairāki dzīvokļi, bet tas princips būs tieši tāds pats. Ja te būs vairākas rindas, tad mēs attēlosim šīs rindas vairākas reizes. Piemēram, šī rinda būtu divnieks, un tad arī šeit apakšā būtu 2 ieraksti ar jau tā kā mazākā saistītā, tā dzīvokļa īpašuma ARIS kodu un saistītā to adresi. Tad tas princips nav mainījies, kopš mēs, skaņojām arī. Es jau atceros, Igors arī mēs esam sazinājušies, jā. Paldies, Ants, par skaidrojumu. Vai ir vēl kādi jautājumi par video? Tātad ir skaidrs, šī paša Teams vietnē būs pieejams, bet iespējams, ka jums ārējiem tad nav pieejams. Kā jau minēju, BVKB mājaslapā tiks nopublicēts šis video. Tāpēc par EIKIS jautājumiem ir atsevišķa mājaslapas sadaļa, un tur būs pēc kāda laika pieejams arī video. Tā, vai ir vēl kas no jautājumiem? Man ir jautājums, ja atļausiet, ja viena mēneša ietvaros mainījās tarifs, tad rēķinamies tik un tā tikai vienu ciparu rakstīsim. Halo? Es atbildēšu, jā, dzirdējām jautājumu.
Tātad rēķinā jums ir jānorāda, kā jau rādīja, megavatstundas kopējās, kas ir piegādātas, un kopējā summa. Tur mēs nenorādām vairs tarifu, tas nav kā iepriekšējā sezonā. Nu, tad tam megavatstundām nebūs īpaši iega, jo tas rēķina summa neatbilst it kā. Ne, nu sapratu, jā. Jā, bet mēs nenorādām tarifu, tur netiek veikts aprēķins tā, kā tas bija iepriekš. Un jūsu piemērā bija tad vairāki dažādi PVN likmes, vai nu, tas... Tāpēc, ka siltumapgādē ir viena PVN likme, tad elektrībai un dabasgāzei ir cita PVN likme, un mums bija arī gadījumi, kas ir ne PVN maksātāji. Līdz ar to ir jāizvēlas, kāda ir tā konkrētā likme. Un tāpat var arī gadīties, ja ir dažādas likmes, tad arī var norādīt vairākas rindiņas. Nu, tas dažādām likmēm. Dzīvē tas diez vai notieks, bet jūsu piemērā bija korekcija 12 likme, jūs koreģējat ar 21%. Tur mazliet dīvaini tā izskaties. Nu. Un tas bija vienkārši, ja ir rupja kļūda pieļauta rēķina izrakstot, tad kā to var koreģēt. Nu jā, labi, paldies. Nu ko, paldies, tad es teikšu, ka mūsu apmācību sesija šodien ir pabeigusies, un liels paldies visiem, kas dalījās ar zināšanām, un paldies par ieteikumiem, arī par to, kur mums kādu vēl informāciju varam papildināt, un kādi ir jūs tie interesējušie jautājumi. Un līdz ar to, tātad, ja ir papildus jautājumi, lūdzu sūtiet vēl e-pastā, kādu laiku apkoposim to, un tad painformēsim gan par video, gan par atbildēm uz jautājumiem. Liels paldies visiem, slēdzu video un slēdzu šīs dienas sesiju. Paldies uz redzēšanos. Jā, paldies.